Tajā pašā dienā pie sava jaunā ģerboņa tika arī Liezēres ļaudis. Mēs esam lepni par to, ka mums ir savs ģērbonis. Mūsu ģerbonī ir zelta gotiņa, kas simbolizē mūsu zemnieku pamatnodarbošanos. Mūsu ģerbonī ir mūsu zilie ezeri, un mūsu ģerbonī ir sudraba piena upe. Viss kopā tas ir kā viens liels bagātības simbols. Nes kāpēc kaut kā to gotiņu mēs esam atstājuši novārtā, bet būtībā gotiņa ir mūsu pamatu pamats. Un jau viss senes tā ir mūs barojusi, tā ir uzturējusi mūs pie dzīvības. Un kā mākslinieks saka, arvien grūtāk ir izdomāt ideju, ko ielikt ģerbonī. Lai arī sākotnēji mēs varbūt to gotiņu negribējām, bet tagad mēs viņu esam iemīļojuši. Heraldikas komisija ir tiešām ar milzīgu pieredzi, jo viennozīmīgi šis te, kas bija saistīts ar lata dažādām naudas zīmēm, ka viņi ir faktiski iegūst pasaules slavu Latviju un arī mūsu heraldikas komisijā šo te augsto kvalitāti, prasīgumu un arī to sniegumu. Un ja viņš tagad iet tālāk, pilsēta, novads, pagasts, viss tas tomēr rada tādu skaidru tādu sistēmu, kas sasaista cilvēkus. Mums ir daudz ezeri, un mēs esam ļoti bagāti ar ezeriem. Mums ir Liezēris, Gulbēris un vēl daudz mazu ezeriņu. Šobrīd Liezērē zied pienenes. Mūsu glaznainie pakalni ir tik skaisti pieneņa laikā. Brauciet pie mums ciemos tagad un tūlīt.